No ko, sveiks, lai dzīvo! Prieks redzēt. Čau, Ivar! Mēs esam laivā, ja? Ai, Ivar, klausies, tu zini, es tāds kautrīgs. Latvijā tu to dari, Amerikā vai Dubajā, nu, tu to dari. Krūtus individuāls motocikls. Ejam tālāk. Tā kā visi skatāmies YouTube un sekojam Ivara dzīvē. Visiem čau, čau! Paga, ko nozīmē sekojam Ivara? Lai sako tev līdzi. Čau! Labi, mēs šobrīd runājam par ekstrām un kas tajās elektriskajās mašīnās, inovācijas, kāds ir ielikts. Es piekrītu, krūtu. Ja tu visu dienu pa tiem ruļļiem nobrauc, nu, kad es griežu tās mašīnas uz ruļļiem, ja? Nu, pēc tejiem, mani vakarā iedod mieru. Es negribu šeit ir kantors? Čiptulīts, ja? Man 12. No ko es nezinu? Un tad tu gribi, saproti... Izskatās jauna sadarbības partneri. Tā strādā Emirāti. Jā. Saproti, un tad tu gribi dodiet mieru aizbraukt mājā, bet lai būtu jauda normāli. Nu labi, tu par sevi runā. Bet, ja mēs runājam par elektromobīļiem kopsumā, es tev pateikšu, kāpēc mana ideoloģija ir pret. Inovācijas, tehnoloģijas krūta. Piekrīt. Super. Okay. Šeit, es nezinu, elektrība pret degvielu šeit nekāds... Ir baigi liela atšķirība. 5 dirham 100 km maksā. Eiro 25. Tā man maksā 100 km kaut kā 20 dirham. Nu, tas ir 4 reizes lētāk. 3. Teiksim 3. Nu, tu taču iedod pedālīt. Zini, kur ir mīnus? Kā tiek ražot elektromobīļi? Tur es pados, ka es neesmu tik liels inženieris par elektromobīļu. Nē, nu kā tiek ražot, kāda enerģija tiek izmantot, lai uzražot elektroautomobīli? Kādi resursi tiek izmantot, lai baterija iegūtu? Jā, bet man jau kobaltu? Okay. Kādi resursi? Cilvēki? Bet man jau stāsta, ka tas ir ekoloģiski. Tev stāsta, tāpēc, ka tev liek pārklāt. Tāpatās tev arī stāstīs, kā azartspēles ir krūta. Nu, lai tiem... Bet starp citu, lai saražotu, tad sanāk tā, ka, lai saražotu vienu Teslu, benzīngālām jācieš ar izmešiem, jo Teslas jau ražošana arī paceļ izmešus. Klausies, ja mēs salīdzinām viena elektromobīļa ražošanu, nu tā vidēji, tas ir līdz 10 kā minimums parasto benzīna agregātu ražošanu. Bet tas nav viss. Kur mēs pēc tam liksim baterijas, kas ir nenormāli netīras un agresīvas vidē? Kur Indijā nolaidīs un burbu. Tātad mēs atgriežamies kā pie elektromobīļa ražošanas, mēs esam zaudējuši. Mēs esam zaudējuši resursos, ekoloģijā, cilvēku. Tu tāpēc nebrauc ar... Nē, un beigās, tad, kad mums tās baterijas izkalpo, mēs atkal nenormāli zaudējam. Labi, tagad tur SpaceX programmas un tā tālāk grib visu sūtīt uz kosmosu, bet vecais, mēs esam parazīti. Un elektromobīļi mūs padara vēl par lielākiem parazītiem. Jā, bet redzi, nebūs jau varianti, tūlīt aizliegs visu benzīnu mašīnas. Nu, aizliegs tāpēc, ka tas ir biznes. Nu, jā, tikai jā, un kur aizliegs? Šeit? Šeit neaizliegs. Šeit neaizliegs, man jau ilgi un jābūt dikti. oficiāli, kā teikt, pakļautam, likumam. Nu, likums ir tāds, ka... Šeit dzīvojot nav jābūt pakļautam Latvijas likumam. Ne, pat ne Latvijas, tas jau ir tāds geju likums, no Eiropā, ko uzbāž mums. Pērkiet elektromašīnas un mainiet dzimumus. Nu, tas ir tas, ko mums uzbāž. Es ceru, ka jaunais Amerikas prezidents tiešām turēs bazaru. Nē, nu vismaz kancelē nav trešo personu vairs. Brūtē. Ir divas, un tas... Zini, kā ir, es īstenībā jau sen biju runājis. Trešo dženderu. Nu kā ir? Tu zināji to, ka man atsūtīja čoms no Amerikas, kad iet pie ārsta, jāieraksta, kas tu esi pēc dzimuma. Vairs nav vīrietis, sieviete, bet tur vīrietis pārtaisīts par milēdiju pa vidu. Tur bija 5 dzimumi ierakstīti. Šito nerunājam. Bet tagad vismaz Trumps ir iemēts iekšā, ka tikai 2. Tu kā divas radītāji ir? Viņš un viņa, viss. Nē, zini, kā ir? Daudz cilvēku ir ar dažādām problēmām, ar slimībām. Mēs nevaram teikt, ka tas ir nepareizi un slikti. Nu tā ir. Tas ir tas pats, kas veids. Nu, tā ir slimība. Viņi vajag ārstēt. Kā problēma, ja? Bet ja mēs runājam par to, ka tas tiek uzbāzts. Ļoti. Piespiedu kārtā. Popularizēts. Jā, labi, pēdējās olimpiskās spēles izslēdz ārā, ka es ieraudzīju, ka tur petukus izlaiž skatos. Viņi pirmkārt par reliģiju smējās, otrkārt tiešām petukus izlaiž. Mans sievstēvs taču Latvijas izlases svarcelšanas treneris Edvards Andruškevičs. Respekt, dzels vīrs. Un viņš saka, ka viņi uz ceremoniju vienkārši negāja, jo bija kauns. Viņam kā īstam vīrietim, kuram ir daudz bērni, kuram ir tik daudz profesionāli pasaules čempioni, olimpiskie atlēti, viņam ir kauns par to, kas notiek. Viņš nav vienīgais.
Jā, man meita iesaistās Olimpiskās spēles un prasa, kas tur notiek. Man reāli, kā tu bērns pat agrāk, kad mēs augām, mums pat nebija pat tāda varianta, un mēs pat nezinājām, ka ir tāda zilie apkārt. Tas pats, ko mēs runājam par azartspēlēm, par alkoholu, par visu. Ja mēs nezinām, mums to nevajag. Jā, tagad jau tev pa televizoru rāda. Pasties tēt paši, kā pēdējais. Nē, iet pa alkoholu un es iebuhāju. Mēs pat viņam neprasījām. Labi, pagaidi. Es nekad nebūšu tā, ka, Nē, mēs sakām, ja cilvēkiem to neparādīt, nepateikt, un, tā arī nebūs. Bet mums jau uzbāž. Es atceros pirms 2 gadi, kad Latvijā mēs ar sievu ejam gar Vermaņu dārza parku, un tur notiek geju parāds. Stāv mūsu staltie policisti, apsargā tos gejus. Bet blakus, tā kā no šejienes pat mazāk tā kā līdz tai sienai bērni parkā, Vermaņu dārzā ir parks bērni, viņi uz šūpolēm šūpojās, spēlējās mazi bērni, mazi. Tā bija jāslēdz cietumā. Nē, bet tu iedomājies. Jā, no šito šūpolēm. Nē, bet tu iedomājies, tie bērni, viņi spēlēties redz, kā 2 bārdaini veči laizās ar mēlē. Un tie policisti, dotajā gadījumā menti, vienkārši stāv, un es viņam saku, tam apsargā viņus. Es saku, ko tu dari? Tev pašam nav kauns. Viņš saka, man tādu iedeva nolikumu, man ir jāapsargā. Es saku, tu nodarbojies ar ļoti, ļoti zemām lietām. Tev vajadzēja izvilkt to steku, un viņus sāk sist par to, ka viņi mūsu bērniem rāda piemēru, kā ir publiski viena dzimuma pārstāvjiem jāvairojās. Jā, un tagad, es ļoti daudz skatos seriālus. Visi pēdējie seriāli, sākot kaut 21. gadu, visos ir vienmēr kaut kāda pidari iesaistīta. Reāli visos seriālos vienmēr sāka kaut kur. Iznāca tas Šakals, es domāju, normāls seriāls. Es arī kaut kā biju ieslēdzis, man bija brīvs laiks no rīta, es agri mostos 5:30. Es biju ieslēdzis tur, kur Čalis, viņš ir killers. Un es domāju, tu lītās Rembo, Silvestrs, Stallone, Krūtsveids. Viņš vienkārši kaut kādā 5. sērijā Igaunijā pārguļoja Čalu, lai dabūtu atslēgas. Viņam ir ģimene, bērns, visu, viņš ir ķipa Krūtspēc tur bijušais aģents. Jā, tā kā visi jaunākie seriāli, kas izlaist, vienmēr iesaistīti tie saucamie zilie. Reāli, es katru seriālu pēdējo, kas skatījies, vismaz 5, noskaties, visur iesaistīti. Protams, viņiem ir paziņots. Tu redzēji, kā tagad, kad Trumps stājās par prezidentu, ka viņš atzina tikai divus dzimumus, nākušajā dienā Zukenbergs visur ieliek, kad tagad tas karodziņš geju un visi pārējie elementi ir aizliegti. Respektīvi, pārģerbās uzreiz, respektīvi, kāda augša, tāda arī jā, spēlē līdz nav jau varianti. Tas liecina to, ka mūsu valstī ir problēma ar augšu. Visos jomās. Es vispār nesaprotu, kāpēc sen pie sistēmas netiek pielaisti uzņēmēji. Tādi kā mēs, kas šādā agresīvi grūtā vidē māk strādāt, pelnīt, dot darba vietas cilvēkiem, zina visas grūtības. Bet saka, Rīgā strādāt, Latvijā strādāt ļoti grūti. Nenormāli, vecais, es piekusu. Es vienkārši piekusu. Man ir 11 darbinieki, kuriem ir ģimenes, bērni. Man par viņiem ir jādomā, jo valsts par viņiem nedomā. Jo te jau kā darba devējiem jādomā, kā samaksāt algu. Ja tu nesamaksās algu, viņa ģimene neizdzīvo. Un nav svarīgi, mēs nopelnām, nenopelnām, man ir jāmaksā algu. Arī tagad es jau 2 gadus esmu šeit, es tāpatās pieskatu savus darbiniekus. Vienam tur vējš jumtu norauja jāpalīdz, vienam tur bērni ir ar vajadzībām. Un tu jau kā darba devējs iesaisties, jo valsts jau to nedara. Viņiem ir vienalga, ka viņam tur 2 bērni ir invalīdi, un viņš nevar nabaks izvazāt viņus pa skolu un jāmaksā. Valsts ir absolūti vienalga. Valsts par ko domā, kā mēs tagad aizsūtīsim naudu uz citu valsti, kas ar mums vispār nav nekāda sakara, lai viņi var tur kaut ko zakt, jo, redz, tās valsts prezidents grib nopirkt sievai Bugatti. Cik ir jābūt vienkārši... Pašiem Latvijā iet slikti, un mēs palīdzam citiem, ka mums pašiem vajag palīdzību. Tā nav palīdzība, tā ir zakšana, to visi zina. Un, protams, tādus kā mēs, valdībā neviens nelaidīs, jo mēs neatbalstīsim un nepopularizēsim šādu sviestu. Jā, bet ja pat mūs ielaist iekšā, mums tāpat ātri izās tālā, jo 50 zogi, 2 iet iekšā un pamēģināt mazāk zākt. Tad šeit valdība mēģina bišķu kaut ko iznest ārā. Ja tev dot galdā, tad neslidināt kā matā iekšā. Nē, es kaut ko varbūt tās, jā, es atbalstītu savus čomus, bet es zinātu, kurus labāk dabūt iekšā. Bet es arī iedotu. Saprotu, tā ir sistēma, pie kuras mēs esam pieraduši, kuru mums ir iemācīta. Bet to sistēmu ir kardināli jāsamaina. Tad arī viss mainīsies. Viņi var nomainīt tikai tā, kā norisi to. Visu ārā jaunu iekšā, pilnībā, 100%. Mēs tagad aizkaram politiku, kas ir pirmkārt bīstami. No šitai mēs dabūsim normāli komentārus palasīt. Politika interesanti. Bīstami mums, kā Latvijas pilsoņiem, kā uzņēmējiem. Otrkārt, tas ir sekli, jo tiešām politikā zog, tas nav noslēgts, tas ir atklāti. Un galvenais mūsu ierēģi, viņi
viņi to neredz. Vismaz viņi to rāda. Ja vienkārši, tu tagad man paprasi, kas zog, es tev tūlīt visas schēmas parādīšu. Tur tas jebkurš zina, kas zog. Schēmas ir elementārs. Jebkuru pat vienkārši. Es nezinu, Ja tev tagad vienalga iedotu mūsu valsts kaut kādas, teiksim tā, plānus, tu uzreiz pateikt, te ir nozagts, te ir nozagts, te ir nozagts. Skaidrs. Tu parādīsi man? Ko parādīs? Pilns tiktoks, ko skaties YouTube. Tur īsti nav ko kāda atrā vaļā jebkura. Labi, viss tās. Es nekad par politikā neesmu runājis, man tā vispār neinteresē viņi, jo es zinu, ka es viņu nevaru izmainīt. Tad var izmainīt tikai tā, ka visu noreseto līdz nulē. Bet vajag forši paklausīt. Nē, man ir viens tāds, teiksim tā, uzruna mūsu tautai, kas mīl mūsu zemi, kas mīl Latviju. Jums tiešām negribās labāku dzīvi savā zemē? Jums tiešām negribās labāku nākotni savai, teiksim tā, tautai, saviem bērniem? Nevis katrs brīvdienas gaidīt, lai nodzertos, aizvērt acis uz visu, kas notiek. Jums tiešām negribas pamosties ar smaidu un mīlēt savu zemi un cienīt viņu un stāvēt par viņu līdz galam. Mani vecāki ir no Ukrainas. Es kā Latvijas pilsonis, kā latviets, viņu tā mīlu, bet es esmu spiests dzīvot šeit tikai tāpēc, ka es vairs nevaru izturēt. Un es to negribu. Es gribētu labprāt palikt Latvijā, attīstīt savu latviešu biznesu, bet ar mani vienu nepietiek. Es nevienu nepiesaucu, es saprotu, ka tas ir riskanti un bīstami, bet vienkārši tautieti, latvieti iedomājies, vai tiešām tu negribētu to foršo dzīvi sev un saviem bērniem. Labi, izstāst par savu biznesu, šitiem politika, aparāti, vispārējais liekam, izstāst par savu biznesu. Kas tev te pa aparātiem, kā viss te darbojās? Sākotnēji tā ideja bija, tad, kad es atlidoju uz Emirātiem kā turists, visur es apkārt redzēju VIP First Gold Super Duper Diamond Exclusive Edition. Es padomāju, viņiem viss ir tik ekskluzīvs, viss tik dārgs, vajag uztaisīt kaut ko pavisam savādāk, lai cilvēkiem atkal pievēl. Tad es padomāju, tā kā mums ir Eiropā pieredze ar klasiskām mašīnām, mēs viņas pārzinām, cienam, mīlam, vai kaut ko tādu pavisam savādāk. Es tev pārtraukšu. Nevienu klasisku neredz, izņemot to ar antrasolu iekšā. Aiziesim līdz tam, ja? Tas ar citu Abu Dabi karalim piederēja mašīnu. Jā, un attiecīgi es sāku domāt pie nosaukuma. Tad vienā vakarā mēs ar draugiem sēdējām restorānā, un tad viņi sāka runāt, es tur nopirku to, pārdevu to, samaksāju 5%. Es tur kriptā apmaksāju īpašumu, vēl kaut ko es sēžu, es tādu saku, Džeki, šeit ir reāli gangsteru paradīze. Man uzreiz tā. Jā. Jātais nosaukums Gangster Paradise. Šo tieši telpu mēs remontējām, es pats pie dizaina piestrādāju, šeit vispār nekā nebija. Vispār pat šitās ēkas nebija, lai saprotu. Mēs viņu īrējam, šeit ir ļoti grūti kaut ko nopirkt, mēs no īpašnieka īrējam. Mums ir ilgu gadu nomas termiņš, īres nomas termiņš, kā pareizi pateikt. Viņš ir ļoti dārgs, jo šī skaitās laba vieta. Labs spots, jā, mēs esam otrais ceļš pēc galvenā Sheikh Zayed Road. Priekšā mums ir VIP motors, kas ir lielākais ekskluzīvo auto dīleris. Un šeit, kā tu redzi, šeit agrāk bija betona rūpnīca, kas principā apgādāja visus Emirātus ar betonu. Viņi tagad slēdzās ciet un 2027. gadā visu šo te jauks nost. Tātad līdz mūsu ēkai. Mums automātiski reids uz augšu aizies, jo šeit būs jau Dubais pilsēta. Ir arī aizies uz augšu. Jā, viss pilnīgi aizies uz augšu. Bet labi, 7 mēnešus mēs šeit veicām remontu. Es gribēju tieši nevis luxury stilu, bet tādu Londonas piegaršu uztaisīt. Kaut ko gangsta stilā, kā mēs jau filmās tur redzējām par Džengi karte 2 stāvā. Jā, tev atkal azartspēles, ja? Jā. Un attiecīgi es ļoti nomocījos šeit ar celtniekiem, jo šeit celtniecībā ir indieši, pakistānieši, ar viņiem ļoti grūti, jo arī tad, kad tu viņiem stāsti un rādi, ko tu gribi, viņi to redz savādāk. Viņiem pēc fakta ir cita saprašana par kvalitāti. Viņi nogriezīs tev flīzi šādi, viņi teiks, tas ir ļoti kvalitatīvi. Es esmu redzējis, ka izskatās debeskrāpe bez stikliem, šķības, greizs, tur tā, ka uz metru pat atšķirās. Viņi nesaprot, ka tas ir nepareizi. To vajag saprast, un pie tā ir jāsadzīvo ar to. Tā ir pareizāk, ja es pareizo vārdu gribēju piemeklēt. Un kā tu redzi, mums daudz uz sienām ir dažādi elementi, viņi ir tikai tāpēc, lai noslēgtu defektus, jo tiešām tie čaļi, viņi visu laiku taisa kolhos. Un tad beigās, kad vannas istabā 3 reizes viņi nevarēja izlikt normālu flīzi, es atrakojos un vienkārši pateicu, jauc liekat ķieģeli, jo ķieģelim ir pieļauts defekts. Tā arī palika ķieģeļu dizains vannas istabā stolotēs. Iekšā skaisti, un starp citu logo tev ļoti skaists. Palma ar Gangster Paradise. Jā, paldies. To arī logo ļoti skaists. Logo piestrādāja viens mūsu darbinieks. Viņš tagad vairs ar mums nestrādāja, viņš savā nozarē ir aizgājis no Latvijas. Džeks arī atbrauc Rihards, M5 Sound, tu zini to čalu.
Ar M5 braukā, laba skaņa bija. Jā, sakarīgs puika. Viņš ļoti man palīdzēja ar logo. Nu, vispār viņš pašā startā ar mani strādāja, daudz ko palīdzēja, viņam respekt. Bet viņš ir vairāk, viņam ir savs ceļš, viņš nodarbojas savām lietām. Mēs forši arī šķīrāmies, tā kā visi labi. Nu, lūk, tad es atvedu šejieni 3 Maybachus, īstos 62, Rolls Royces, 140 Kabanus, vecos visādus BMW-us. Šeit bija tāda gangsteru paradīze ar klasiskām mašīnām. Tu zini, pirmās mašīnas, kas bija tādas super, tika izķertas uz Abu Dabi, uz Riedu, tepat Dubajā. Un pēc tam es sapratu, ka cilvēkiem tas neinteresē. Jo šeit Emirātos visi grib vai nu super kaut ko jaunu, ekskluzīvu, ko nevar dabūt, kas ir ļoti dārgi un nav pieejams, vai nu ļoti lēti. Viņiem vēl smadzenēs nav tas atlikts, ka pieņemsim tur 140. Kabans vai tur 38. mēnesis var būt kā jauns. Tāpēc, ka ne, viņiem redz, varbūt tās nav tās filmas bijušas, nav tie bandīti bijuši. Ne, viņi tēviem viss tas ir bijis. Ja? Bet protams, viņiem mīļākā mašīna ir 126. Begimots, čemodāns. Jo viņu sēņši brauca vēl tūkstnešos ar tiem auto. Bet viņi ir tā sabojāti, viņa saprašana ir tā sabojāta ar slikto kvalitāti, jo šeit nemāk ne remontēt, ne krāsot, ne restaurēt, ne šūt ādu. Viņi nemāk. Tikai tagad, pēdējos 5 gadus, eiropieši, amerikāņi, no Krievijas speciālisti, no Ukrainas, kas pret sistēmu ir, viņu šeit lido un attīst jau kvalitīvu servisu. Un mēs mēģinām lēnām tiem vietējiem iebraucējiem iedot to krūto produktu, kas arī maksā ļoti dārgi, bet ar to nepietiek, lai izvilktu īri, dzīvošanu, algas. Un tāpēc, protams, mēs nodarbojamies ar tā dārgāku segmentu pārdošanu. Ik pa laikam mēs izķeram kaut ko no karaliskajām ģimenēm. Un tagad, tu redzēji, bija tas G-klase 55, kurai stūri bija Bardačokā. Mums bija G-klase ar 0 nobraukumu, tāds bija 3 mašīnas. Vietējais valdnieks, šeiks Muhameds bin Rašids Maktums, viņš bija pasūtījis AMG rūpnīcai 3 jaunus G-klases 2005. gadā, kuram priekš Londonas, priekš viņa zirgu kompānijas, bet 2005. gadā nebija mašīnas ar labo stūri. Un attiecīgi viņš AMG, nevis Mercedes, bet AMG palūdz pārbūvēt no kreisās puses uz labo stūri. Tikai 3 mašīnas. Pārkrāsot viņas tādā līdzīgā krāsā kā šis bagijs, Goldfin Blue, tas ir viņa logo Anglijā. Un pāršūt salonu. Tāds 3 mašīnas tika uzbūvēts. Viņas nekad arī nebija aizbraukušas uz Londonu. Šeit viņas stāvēja līdz šim gadam, mēs viņas nopirkām 2024. gada septembrī. Un visas mašīnas tika pārpārdotas tālāk. Vienu mēs pārdevām caur RM, Sotheby's izsoli, un 2 caur vietējām. Ar beznobraukumu ekskluzīvas mašīnas, 2005. gada Geliki. Tas pats ir ar šo Rolls Royce Drophead. Parādīsim. Šis auto viņam ir tagad uzlikti individuāli diski, tā, lai vienkārši ir 24 ir? Klausies, man liekas, kad jā. Kad izskatās uz 24, jā. Lieli. Saka, jā. Un attiecīgi viņš ir piederējis Abu Dabi valdniekam. Ļoti mazs nobraukums. Cik skaitās maz? 30,000. Vaļā viņš ir? Viņš ir vaļā, jā, viņš ir vaļā. Nu, pasakiet, vai nav šitas antrasols iekšā? Jā, bet, kad noņem jumtu, viņam arī aizmugurējā daļa ir, tas ir tiks, ko izmanto jahtās. Tikkoks, jā. Jo šitā jau skaitās sauszemes jahta. Jā, kā jahtu viņa skatās. Attiecīgi šī mašīna bija Monako, valdnieks ar viņu, kad atradās Monte Carlo, Monako, tad viņš ar viņu pārvietojās tajā pusē. Jo šeit Emirātos kabrioleti nav cieņā. Nav baigāts, viņa uz ielām neredz viņus. Ļoti kārsts, nevar izturēt. Līdz ar to visi, kas ir vietējie, kas ir nopirkuši kabrioletus, viņi viņus pērk priekš Eiropas un sūta projām. Ļoti leģendārs, seksīgs, krūts, kulta auto. Ja mēs paskatāmies uz izmēriem, liekas, ka viņš ir lielāks par Urusu. Bet man liekas, ka ir arī lielāks. Nu, garāks noteikti. Tas ir kopējais tāds fons, kas rodās no tā. Nu, tas ir tās ejošais produkts, protams, kad Emirātos ir G-klases, 63. Un vēlams, lai viņas tiek īrē, jo ļoti daudz īres kompānijas ņem. Tad, kā tu redzi, mums ir ekskluzīvas dizaineru mašīnas, 150 gabalu pasaulē tikai tāda ir. Mums šeit stāv, šī ir no Korejas ievesta. Vēl nesen bija Gangsta Paradise ielikts video, mums bija no Korejas arī mēs nopirkām izsolē Aston Martin Zagato Shooting Brake, numuru 13/9. To es redzēju video. Jā. Īstenībā Korejā ir ļoti ekskluzīvi auto. Ļoti ekskluzīvi, un viņi ir par labākām cenām nekā Eiropā un pat šeit. Tā kā mēs ik par retam kaut ko labu ieķeram tur, lai var atvest uz šeit vai uz Eiropu mūsu draugiem, starp citu draugi. Ivar, arī tev, lai zināšanai. Ja kaut ko ekskluzīvu, rētu vai ļoti krūtu vajag, mēs ar mūsu zināšanām, ar mūsu prasmi un kvalitāti šeit varam sagādāt un jums aizsūtīt.
Nav svarīgi uz kuriem. Man interesē tikai ES60, jo tas ir bestselleris. Tāpēc viņiem vislabāk var nopelnīt naudiņas ziņā. ES60? Jā, BMW vecie labi. M5? Nu, tos nevajag Latvijā. Vislabākais 530 dīzels. Jā, tev bija skaisti M5. Visforšākais M5, man liekas, ir V10 60. Vēl 39 bija foršs, bet vislabākais 60. Jā, ES60 viņš ir ar emocijām, viņš ir ar skaņu, formulas skaņa māmākā. Klausies, vienu jautājumu uzdošu. V12. Nu, kā tas motors ir, kas tur iekšā? Tas tīrais Mercedes? Tas ir tas pats vecais labais, kas nāca no 140. Kas jau, klausies, viņš no 90. gada nāk, kas bija kabanos 140. Tas pats, ko izmantoja Pagani priekš zonas. Jā, Pagani tas bija tas pats dzinējs, tas pats bloks, tās pašas tehnoloģijas, pakaļas piedziņa. Šitām pakaļas piedziņa? Tagad skatieties uzmanīgi zināšanas. Visiem V12 Mercedesiem ir pakaļas piedziņa, 12 cilindri. Ar laiku mainījās, nāca jaunākiem modeļiem klāt turbīnas, un 5 pakāpju kārba samainījās tikai 2012. gadā. Līdz tam laikam vienmēr nāca tā pati vecā labā 5 pakāpju kārba, ko ražoja AMG rūpnīca priekš Mercedes. Vēl, kad Bruno Sako bija dizainers, viņš palūdza AMG uzražot normālu 5 kārbu, kas bija visos V12 AMG ģeļikos 55. kompresoros. Tā bija tā 5, kas strādāja. Pēc tam viņi pielaboja, tur ielika smadzenes un tā tālāk. Tātad tas ir tas pats dzinējs, ko principā liek visos arī tagad AMG 65 Maybachos. Vienīgais, kas ir pilnpiedziņas, Mercedes V12. GLS? Nē, viņš nav V12. Viena GLS V12. Bet es redzēju pārdošanā viņiem visiem. 600? Četrlīgais. Četrlīgais AMG, tas pats, kas ģeļikos, un tas ir AMG dzinējs. 600 tas ir vienkārši kods, lai to luxury segmentu parādītu. Vienīgais auto no rūpnīcas Mercedes, kas ir ar pilnpiedziņu V12, tas ir Geliks 65. Tas ir vienīgais auto, kas ir ar V12 dzinēju ar pilnu piedziņu. Vispārēji pakaļ, klasika. Vispēdzot pēc uzzināju, no kādas V12 iekšā stāv. Jo reti, kur 23. gadā vēl saglabāt ir V12, nāk vēl... Viņi jau visu laiku saka, mēs lūdzu izbeigsim. Jā, draudz visu laiku. Jā, bet oriģināli pie V12 dzinēju ir strādājis AMG, un arī pie jaunajiem visiem 65. modeļiem, un pie šitajiem ir AMG strādājis, lai uzlabotu viņu produktivitāti un vispārēji. Viņiem ir slimības, tās ir tās saucamās fleites. Uz katru pusi ir viņiem, kas maksā tur nenormāli dārgu naudu. Nu, tad pa lielam tās ir viņa vienīgās problēmas. Labi, izstāst, kas vēl skatos viens X5, tas izskatās šitam vispār kā vecais 53. Vispār nekāds 2-3 parasta vienkārši mašīna stāv. Kā saka, Emirātos ar BMW braukā nabagi. Es nezinu, kāpēc, to neizdomāju es. To saka, starp citu, mūsu draugs Amirāns, arī no Rīgas, īstenībā no Tukuma, bet rīdzinieks Amirāns. Viņš šeit nodarbojas nekustamo īpašumu, tā nav reklāma nekas. Viņš atbrauca uz Emirātiem, viņš no sākuma īrēja kaut kādu Suzuki, tad viņam aizgāja šteles, viņš sāka braukt ar šitādu X-u, nu jau. Pacēlās. Un tagad čalis no mums nopirka jauno Bentley kupē, jauno V12. Braukā, nu viņš jau ir tagad uzņēmuma īpašnieks, ar nekustamiem īpašumiem nodarbojas. Jā, šeit es dzirdēju, ka nekustamais diezgan labi iet. Ja tu strādā ar galvu. Ja visur jāstrādā ar galvu, lai labi ietu. Ja mēs runājam par Maybachiem, ļoti populāra mašīna, bet viņš arī krūts ir. Es pats esmu ar tādu pirmo gadu nobraucis 10 000 km. Fantastiska mašīna. Man ļoti patīk šitie GLS Maybachā. Tas ir tā kā 222 eska, maksimāli pilna, bet augsta. Mūzika, āda, komforts, viss, jā, ir nekvalitatīvi mūsdienīgi kaut kur izpildīts tas salons, jo visi piekasās, skaties, tas sprauga. Bet, ja mēs kopsumā runājam, nenormāli krūta mašīna. Dzinējs viņam ir AMG 4 no G klases 63. Tieši tas pats motors. Viņš ir jaudīgs, produktīvs un forši strādā. Zini, kas ir Dubojā, ka es redzu šitos visus chromus? Šitam jau nav AMG pakete. Nē, šits ir Maybachs, viņš tā arī izskatās. Jā, un man ļoti patīk, ka šitie chromi visi chromos. Ja Dubojā, Latvijā uzreiz man nepatīk. Latvijā jābūt uzreiz AMG paketē, bet Dubojā dārgi izskatās, ka viss chromā. Jāpaņem atslēgas, kas man patīk Maybacham ir, tikai Maybacham ir platie sliekšņi. Ļoti ērti, 23. diski. Nu, Emirātos chroms iedarās. Ļoti smuki izskatās. Latvijā es uzreiz pret chromā esmu, bet tieši Latvijā... Tas ir ar Porschiem ļoti nepopulārs auto Emirātos. Jā, Porsche maz redz. Tāpat kā Audi uz ielām maz redz. Ļoti. Vagus šeit BMW un... Kā ir pareizi? BMW vai BMW vai kā? Kāds arī BMW vienkārši. BMW un vagus šeit nemīl. Rolls-Royce, es zinu, ka tu mīl. Rolls-Royce ir topā. Pa šito redzēju, kā Tesla vinnēšu? Jā, tomēr atgriezās. Tesla daudz svinēja. Bet Tesla zaudē emocijās. Zini, kas ir? Tesla daudz svinēja, bet Tesla nebrauc Formula 1. Viņš kārtībā tā. Jā, un Tesla nesniedz tādas emocijas.
Kā saka, es aizgāju sekšopā un es dabūju foršu kaifu, bet sievieti neviens nemainīs. Attiecīgi ar šiem Ferrāriem tas bija tāds eksperiments, tika nopirkti 3 gabali no Japānas. Nu, tūlīt aizies. Ir SF90, jā? Nu, tūlīt aizies, nu, tūlīt būs ļoti kruta mašīna, bet viņš ir hibrīds. Viņam ir 1000 zirgi, bet viņam ir hibrīda iekārta. Nav baigā populārā mašīna. Un viņa arī īstenībā pārdošanā dīlerim baigi iesētās. Nepatīk cilvēkiem. Uztaisīja arī individuāls diskus, viņa kaltos Miami Vice stilā, nu, lai tā viņš mazliet atšķirās. Protams, kruta Dubajā tonējums un tā tālāk. Tas viss... Jā, Dubajā forškor mašīnas tonēs. Pirms facelifta, facelift. Viņi pamainīja bumperu, resti, ielikums un aizmugurēs lukturis. Ļoti viegli uztaisīt. Tagad es saprotu, kāpēc. Jo es vakar ar vienu redzēju šitiem burtiņiem iekšā Maybach logo, jā, un es domāju, ka kāds uztaisīs... Godīgi, vecais stils daudz labāk. Jā, man šitas patīk, vecā labā restī. Šitā smuki izskatās. Man likās, ka tas ir ķīnies kāds, nomainījis restis. 4. gadā viņam mainās reste priekšējā, bumpera daļa ar šiem ielikņiem un aizmugurē lustris. Un stūri ir savādāk. Bet, ja mēs runājam par veco stilu, tas ir labāk. No, vecais kurskinieks labais. Šitas ir oriģināls... Šitie man baigi patīk uz viņiem skatīties. Jā, oriģināls Brabus ar 6000 nobraukumu. Arī piederējis karaliskai ģimenei oficiāli. Viens no pirmajiem, kas Emirātos. Daudz mašīnas ir ciet dēļ akumulātoru. Speciāli slēdzam vaļā. Viens no pirmajiem, kas bija ievests Emirātos, Top Gear raidījumā ir bijis. Šitas bija, kas brauc pa baseinu? Nē, tur bija 2. Viens spēlēks, kas brauc pa baseinu, un šits melnais bija vienā citā Top Gearā. Ļoti, teiksim tā, interesants auto, bet ikdienā visi, kas ir 6x6, 4x4 un liftētie Emirātos, jo nekur nevar noparkot, nekur nevar iebraukt, visur ir slēgtas pieejas, grūti ar viņiem ir dzīvot. Šis ir must have Emirātos. Šitas ir foršs. Ļoti skaists aparāts. Šis ir must have, un šis pie tam ir ar Mansory tuningu, kas ir forši. Šeit ir Mansory pārstāvniecība, un viss, kas ir pārdotās, 99% Mansory ir oriģināls. Un pēdējos gados, tur sākot no 2018. gada, Mansory ir pacēlis lapiņu uz augšu, viņa taisa kvalitatīvi. Tāpat ir, kur piesieties, ja tu paskatīsies uz karbona pīnumu, ja tu paskatīsies uz finišu, ir, kur piesieties, un ir ne tik, teiksim tā, ne super prēmiju kvalitāte, jā, ir krāterīši un tā tālāk. Jā, tieši pamanīju. Jā, visur ir, jo ņemot vērā, ka šis tunings jau ir pielabots, viņš jau ir piestrādāts, pielakots, no rūpnīcas ir, kur piesies, bet kopsumā ļoti krūti. Mēs, starp citu, Latvijā, teiksim tā, noteikti labāk ražojam karbonu. Tu taču esi bijis. Bija skatījos, jā. Ir grūti, ir neizdevīgi, nevienam to nevajag, bet mēs esam realizējuši kaut kādus vairākus projektus. To pašu Panamero Arķom pabeidzām uz whitebody X5, M2 komplektu, atceries? Jā, viņš blakus stāv uz Dārsiem ielas. Ļoti smuki, ļoti forši. Bet šitas ir boss auto. Ja tu esi gangsters, tad tev ir jābrauc ar šādu. Ļoti skaists kabinets. Īstiem aizskariem. Viss tā kā vajag, viņi ir elektriski. Citu, ko es pamanīju, šitās ir ļoti labas riepas. Jā. Redešteines. Viņi starp citu Ultravortī, šitās labas. Viņus ļoti bieži izmanto tieši tuninga pārbūves kompānijas. Es nezinu, kāpēc, bet... Nē, es te pateikšu vēl no, kā man parādījās M4, atceries, sarkanais tam bija. Jā. No tā laika es vairs neliku Michelin virsū, jo Michelins bija dārgs salīdzinoši. Jo es viņus tāpat silināju. Man nav jāgdedzināt dārgu riepu, ka es neizmantoju pat rasa. Tad es sāku likt virsū šitās Redešteins, Ultravortī. Es nobraucu biķernieku trasēm pa ielām, dedzināju, sanāca zem 4 vienas komplekts, tikai 600 eiro maksāja. Tas ir ļoti lēti. Michelins bija 5000 maksāja. Ļoti laba, mīksta un klusa riepa. Mums ar cits smuki dūmi vēl nāk no viņas. Ivaram tas ir ļoti svarīgs. Jā, dūmi nebija tā plasmas smaka. Citu godīgi sakot, es, kad pārvācos dzīvot uz Rīgu, es jau pats no Dobelnieks esmu, no mazas provinces, jā, Latvijas. Tu biji pirmais cilvēks, kur es redzēju, kas vispār ir drifts. Es nezinu, paldies. Es nebiju apmeklējis tur visus tos biķerniekus un tā tālāk, bet tu biji tas čalis, kas, teiksim tā, pārgalvīgi, bet nereāli kruta. Pats brauc un arī tu mani izvizināji, tad tev bija... Kas tev bija? Tev bija M5 39? 39. Dedzinājām. Izstāsta, reko. Es no šito piebildīšu. Veiči nāca kaut 2010. gads. Visi mēni. 535. pletīzars gar spīdols. 39. mehānikā pie spīdols. Atceros, konkrēti sānslīdē, mols veiči ziema kaut kāda bija. Bet slabži bija. Es domāju, visas pēdējās minūtes ir klāt. Bet viņš izgāja normāli. Ļoti agresīvi, pārgalvīgi, bet es nezinu kā, bet veiksmīgi un droši brauc. Un, jā, man, pieņemsim, ar tevīm ir bailīgi braukt, bet ļoti krūti. Paldies tev liels. Tās emocijas, kuras tu man esi dāvājis.
Tas ir krūti. Tagad jau ir vecums. Es nobraucu man liekas, ar vienu vai divu nobraucu, ka pat nenomaņa aizmugurējās riepas. Tad es nopirku 103 jauno un vēl principā neesmu vairāk kā pat 5 metriem slīpi gājis. Nopirku kaut kā iekāpus, zin kā vairs negribās. Kā tu saki, Latvijā visu laiku tā rutīna, galvā tev jādomā, ko darīt pa darbiem. Iekāpu mašīnā un es izkāpu pie darba ārā. Komforts ir svarīgs. Es arī jau izvēlos sev mašīnas, kas man ir ērtas, bet tik un tā es baigi cienu un mīlu klasiku. Es tagad atvedīšu uz Emirātiem savu 140, 600, gribu šeit ar viņu braukt. Jo pirmkārt šeit mašīnas nenoveco, nelūst, nepaliek sliktākas. Zin kā daudz tur saka, ko smiltas. Viņas ir tik reti, ja salīdzinām mūsu sāļiem, sniegiem, ziemām, lietiem. Šeit vienīgais, kas ir jāizdara, mašīnas ir jāplīmē ar aizsargplēju. Vienīgais, kas ir no karstuma gumijas? Nu, ja viņas stāv mašīnas, ja tu ar viņu brauc ikdienā, tā nav problēma, jo tu glabā viņu pazem stāvvietā. Katrā īpašumā ir pazem stāvvieta. 99%. Šeit ir ļoti labs automazgātos. Šeit mašīnas nav netīvas, viņas ir putekļainas. Putekļi viegli mazgājās. Viņas viss ir aizsargplēvē. Nu, es teiktu neivē. Es par 2 gadiem, ko esmu redzējis, tās mašīnas, kas ir pamestas, tur 10+ gadus stāv, ar viņām ir problēma. Jānomaina visas gumijas, jo viņas saulē sādeg. Bet, ja tu ikdienā lieto, šeit mašīnas, piemēram, es neremontēju šeit mašīnas, jo viņas nelūst. Tāpēc, ka ceļi perfekti ir, sāļi nav klimats sliktais nav, ka visu laiku slapši sāls, ūdens, sniegi. Un arī tas, ka šeit var braukt ar klasiskām mašīnām, viņas par šo ceļa segumu parāda sevi brīnišķīgi. Tev nav diskomforts vai kaut kāds. Jā, man vēl palicis ir 46. viens. Pa Latvijas ceļiem es braucu visu laiku, man jāstūrē. Nu, viņš man visu laiku ir sēdināts un visu laiku pa visām risēm jābrauc. Es jau domāju, kā es agrāk varēju vispār nobraukt ar 46. vismaz 3 gadus. Man tad mājās stāv viens saglabāts labs eksemplārs un es viņu tur gadā nobraucu 2000. Nu, nobraucu uz 2000 ar sāpēm. Tā kā tā. Klausies, Ivar, man ir jāskan jāstrādā. Jā, es tieši gribēju pateikt ātri, paldies, ka atradi laiku mūs satikt. Labi, ko tu gribēji pagaidām izstāstīt? Paspiedi. Ai, labi. Paldies par, pateikšu. Mums blakus ir uzņēmums Box 39. Viņi ražo individuāls motociklus. Gribu pastīties? Jā. Kā notiek motocikli? Es jau redzu, ka tev augšā ir daudz. Tā ir tirdzniecība. Es tev varu parādīt, kā tiek ražot ekskluzīvi motori. Nu, ejam parādīsim motociklas ekskluzīvās. Tev ZDX moto ir tuva tēma vai nav? Labi, sākam Gangsta Paradise tā. Jā, mēmākais pasākums, kā saka latvieši, maleči. Ja grib, tad visi var izdarīt. Kur mums tie moči? Reka labais Mercedes. Tāpēc svarīgi ir komforts. Nu, šitāji čaļi strādā. Neviens netraucē. Man pat nedomā, veči, ka tu ir tāds kā kādam dzirkstēl acīs iešaus. Zaidam vienmēr saka, uzliec brīvs, viņš neliek. Nav vajadzīgs. Nav vajadzīgs. Latvijā uzreiz automāts ietāgu attiecīgās instances. Redzi, var, kā es citā uzņēmumā ieeju. Kā Jā. mājās. Caur ķēķu pusi. Tā. Mēs tagad atnākam uz Box 39. Džeki ražo ļoti krūtus individuālus motociklus. Kas pamatā? Tas ir Harley Davidsoni, dažādi modeļi. Ir Fatbobi, ir V-Rodi, ir Breakouti, šeit ir donori. Principā visi donori tiek nopirkti jauni motocikli. Tad, pēc manas saprašanas, tas pats, kas Alpina un AMG. Jā, tieši tāpat. Viņi paņem jaunas bāzes, jaunus motociklus, jo no Harley'iem, kas ir labi, viņiem ir forši dzinēji, kurus var pārbūt. Visu pārējo Džeka uztais no nulles, es tev parādīšu un jums skatītāji, kā tas izskatās. Šeit ir dažādi motocikli, viņi ir ar pneimām. Šis ir kā Chrome Hertz limitēta versija. Šāds motociklis nepilns $100,000 galā sanāk. Bet viss ir atkarīgs, ko tu izvēlies. Mans favorīts šobrīd ir šis. Šis motociklis ir no Breakouta uzbūvēts. Bet viņam ir pnēma, cik es varu pacelt augšā, jā? Viņam ir pilna pnēma, ļoti smuki integrēta. Šitas tā kā Suguns 39. Jā, aizmugurē, kač augšā. Mēs esam augšā, var maukt Latvijas ceļos, offroads. Kā ir viņi braukt? Viņi nav Nē. Šitas ir ērtais variants. Šis ir ļoti ērts, bet Emirātos nav jābūt augšā, tu vari būt lejā, stilīgi. Latvijā jābūt laika augšā. Attiecīgi skaties. Es neesmu gara auguma, man ir 1,73 m. Ideāli. Ļoti ideāli. Šitam bišķi kopā, man liekas, ka saliek mugu. Izskatās, ka viens klients tu tās būs kaut ko paņēmis. Kā? Bet apsēdiet tev uz stūras, ka es savādāk. Katrs motocikls ir uzbūvēts individuāli priekš viņa īpašnieka. Rokas īsākas, garākas. Kurš ir tagad šo motociklu Nu pasūtījis. tā kā stūra. Apsēdies šitā, šitam tuvākiem. Viņi pat ražo garumu šeit savu. Es tev parādīšu frēzes. Redzat, tie labākie. Nu jau, te jau ir, bet... Tikai nedarbinam iekšā.
Viņiem katram agregātam ir savi izmēri, ko viņi individuāli izfrēzē. Mēs tu iesim pie frēzēm, tu redzēsi. Jā, šī tas ir skaistākais. Man viņš arī patīk. Es nezinu, cik tāds maksā apmēram? Klausies, šis konkrēti motocikls bija ap $70,000. Nenogāzes sāna. Viss kārtībā. Stāv stabili. 70, jā? Zini kāpēc? Jo pats motocikls maksā... 70, kas tas ir? Eiro? $70. Plus mīnus tā ir cena. Viss ir atkarīgs no papildus, ko tu izvēlēsies. Šeit ir ar flapēm izpūtu. Tu vari atvērt aizvērt. Viss ir integrēts. Klausies, es tev stāstu tik daudz, cik es zinu, bet pieņemsim, ja tu nopirksi parasto breakout, viņš gandrīz $30 maksā jālis ar 117 dzinēju. Tur 28, 26 atkarīgs no kā tev paveiksies. Šis ir jauns motocikls. 117 dzinējs. Tātad rēķini, tev $26–30 izmaksā mocis. Plus tev ir viņš pilnībā jāizjauc un jāpārbūvē. Tu ir parādīšu, kā viņi būvē. Tas ir vispār bomba. Neko tavam draugam. Minnels rāmis tā. Mincini. Pasties šitajā karbonu. Šitas asmuks pasties. Šeit ir savs rāmis no nulles taisīts. Šitas baigi līdzīgs tam Ducati Dievelam. Jā, Ducati modelis viņiem arī ir. Jo lampa baigi līdzīgā no Ducati. Jā, vienkārši stils tāds paņems, bet viņiem ir arī Ducati modelis. Šeit ir stendi, kur viņi tos močus jauc ārā, nulē un tad pa jaunu būvē. Viņiem ir tagad no jaunajiem projektiem Ducati un Triumphs, tas ar lielu zinēju. Tātad šeit saliktas jau komplektācija priekš jaunā motocikla. Visas detaļas tiek frēzētas no metāla. Viss pilnībā ir no nulles. Visu taisa uz vietas šeit? Tā ir visu, kā latviski šis saucās? Dakši. Aizmugurē dakšiņi savādāk saucās, bet viss no nulles viņu, lai var normāli iesētināt plato rātu un tā tālāk. Šis ir stends, kur tiek uzlikts un būvēts rāmis, pielāgots jau zīmējam. No smuka detaļa uz galva paskatīt. Arī Kromferts stilā vēl nav apstrādāta. Jā, forši. Ejam tālāk. Reiku ir apstrādāta. Tas ir gala rezultāts jau. Šitas smukās. Lēnām sāc aklimatizēties pie dubojas uz chromu spiež. Šeit ir ražotne, kur jau viss tiek griezts, frēzēts, pagatavis taisīts no metāla, no blokiem. Tātad šeit mēs redzam darbībā frēzi, kas jau izgatavo jaunu detaļu. Struška lido, ja? Urbi, galvas. Jau pa pozīcijām detaļas. Sākuma stadijā. Metāls. Pastāv ZDX beidzot esi izglītojošā pasākumā izgāja caur motoražotnes cehu, pārbūves cehu. Skaties, kā mēs no politikas un gejiem aizgājām uz normālām štelēm. Interesanti, ne? Šeit ir sagatavis diskiem. Tas skaitās monoblokus tagad? Jā, no viņa tiek griezts jau dizains. Kas ir forši? Man vairāk kādam Bill Gatesam kabinetam patīk iziet cauri. Attiecīgi no tām sagatavēm, kas ir speciāli alumīnija kausējums, jau tiek griezti diski. Tas ir gala rezultāts, jā. Jā. Šeit mēs varam Kā tos diskus uztaisot šitā? no vesela gabala griež ārā. Tad slīpē, krāso, lako. Bet viņš alumīnijas tipa? Jā. Viņam ir speciāls sastāvs, tāds pats kā aviācijā tiek izmantots. Nē, tas ir alumīnijas. Šeit arī. Karbons ir šitas kaltais. Zini kā visi saka, kaltais karbons. Es nepiekritīšu, tas ir tāds vienkārši populārs viņam nosaukums. Kā noteikti kādu karbonu tu kaut kā... Viņi šeit ar kalto nekāda sakara nav. Šis ir karbons pārslās. Viņi paņem līsti ar karbonu un griež viņu pārsliņās. Kāds kaltais, es nezinu. Tur ir baigais darbs jāiek. Jā, jo tev ir jāizliek akurāt katru to pārsliņu. Tad, attiecīgi, šeit jūs varat uzbūvēt savu sapni, savu motociklu, ņemot bāzi Harley, Ducati vai Triumph. Tagad viņam arī būs Triumph Rockets, viņš ir sienas projekts. Klausies, izstāst vienu lietu. Ja kāds pirms no Latvijas grib iegādāties tāda moci, iemet konteinerā un ved uz Latviju? Mēs atvedīsim viņu, mums ar citu ir daudz arī no Latvijas džeki, kas nodarbojās šeit ar transportēšanas biznesu. Jā, bet kā Latvijā notiksies reģistrācija, certifikācija? Kas viņš skatās? Amerikānis vai kā tiek reģistrēts? Viņam ir amerikāņu dokumenti, bet viņam būs, īstenībā es te tagad negribu samelot. Man ir jāuzzina, kas ir ar Latviju, bet viņu Vācijā reģistrē. Ja Vācija jums būs, tad Latvijā tā reģistrācija notiks ar Vāciju.
Jo latvieši jau pat taisno nepieņems. Viņiem jau atkal kaut kas nepatiks. Latvijā beidzot, starp citu, uztaisīja, ka biķernieku trasē var piereģistrēt amerikāni, nemaksāja tos vācu ķufus, jau latvieši beidzot sākuši certificēt. Kāds kā Lietuvā? Jā, Lietuva atceries varēja certificēt mašīnas, tad tagad Latvijā var to izdarīt. Viņš kā vēsts un atdod naudu citiem, ja mēs paši varam viņu pelnīt. Pagāja 20 gada, ka veči to izdomāja. Nē, gan jau, kad tajā schēmā, kad veda uz Lietuvu uz Vāciju, pa vidu bija starpnieks, kurš pelnīja naudu. Nu, visās schēmās ir pa vidu kā. Tikai tāpēc jau arī viņu neļauj jums darīt, bet nu labi. Es iziešu apakaļ pareizi. Nu, ko, Ivar, paldies tev par ekskursijām. Prieks bija tevi satikt. Kad tu uz Latviju dodies? Es nezinu, es negribu. Vienīgais, kas mums tagad, ja mēs runājam par ģimeni... Večiem jāiet pļāpā. Man jāierodās večiem pļāpā. Jā, viņš jau tagad gan festivālos piedalās. Vienīgais, kas man piesaista aizbraukt uz Latviju, ir vecāki un suņi, kas palika pie omes. Bet viņi tur ir tādā sulā jau uzbarojušies. Klausies, suņus uz šeit neplānojas atrast? Pagaidām vēl ne. Es domāju, ja mēs tagad tuvākajā laikā nopirksim savu villu, tad var. Starp citu, šeit ir ļoti viegli. Man jau šeit cilvēks, kas nodarbojās ar to speci suņu apmācību K9. Viņš pateica, visu norganizēšu, ar 1. klases suņu atvedīs. Plus Dubajā, ka tiešām viens otram grib palīdzēt, lai biznesa attīstās. Un tas ir liels plus. Jā, te visiem pajautā, visi forši atbild, visi palīdz tev. Viņi tā kā, saprot, viņiem ir šeit, ne viņiem, arī man, es arī to jūtu. Man ir, pieņemsim, prieks, kad tev iet labi. Jā, man arī jo tev iet labi, man ies labi. Jā, ja savādāk domās, tad būs paldies. Tesla. Prieks bija satikt. Ja kaut ko vajag uzgriezt, brauc. Jā, es sapratu, es kaut ko no savējiem autiņiem. Jā, ruļi viņam arī var aizbraukt kādreiz jaudas pārbaudīt. Atsūtīšu tev. Tā kā visi skatāmies YouTube viņu sekojam Ivara dzīvē. Visiem čau, čau. Pagaid, ko nozīmē sekojam Ivara dzīvē? Lai sako tev līdz. Čau.